Krāsot olas sīpolu mizās katru gadu paliek garlaicīgi. Es uztaisīšu eksperimentu. Es mēģināšu nokrāsot olas visās lietās, ko mans pilvāts sūtīja. Teorētiski tam vajadzētu būt ļoti vienkārši. Tev vajag tikai olas un krāsvielas. Šis video mani iedzina gandrīz bankrotā, jūs esat redzējuši olu cenas veikalā. Tāpēc lūdzu noskaties līdz galam. Pirmā lieta, ko darīt ar olām, ir tās ir jāizvāra. Ir cilvēki, kas vāra olas uzreiz karstajā šķidrumā, kas ir jau krāsots, bet man patīk darīt to tādā, ka es no sākuma olas izvārīšu un tad likšu atstāties pa nakti visās krāsvielās. Šajā maisā pilvumam ir sagatavojuši tiešām ļoti daudz un dažādus produktus, un es mēģināšu visos no tajiem nokrāsot olas. Skatīsimies, kas ir pirmais. Kāds ir olas krāsojas skābenēs? ChatGPT, es gribu nokrāsot olas. Vai es varu izmantot skābenes, lai nokrāsotu olas? Jā, protams. Skābenes var izmantot dabiskai olu krāsošanai. To var uzvārīt, un tad olas liek šajā novārījumā. Atkarībā no tā, cik ilgi turēsi, var iegūt dažādas zaļgandzeltenas nokrāsas. Man šķiet, ka šeit skābenes jau ir vārītas, tāpēc es domāju, ka man viņas nebūs jāvāra. Es vienkārši viņas atjaukšu nedaudz ūdenī. Jā, es viņas atjaukšu nedaudz ūdenī un tad mēģinu ielikšu tur vārītās olas un skatīsimies, kas notiks. Izskatās pēc pesto. Garšo labi. Es domāju, ka es pamēģināšu vēl vienā veidā. Es paņemšu skābenes, bet šoreiz es viņas nešķērdīšu ar ūdeni. Es mēģināšu ielikt nedaudz klāt etiķi. Var izmantot arī citronu skābi. Galvenais, lai ir skābums. Bet man šķiet, ka tas neko nemainīs, jo skābenes jau pašas par sevi skābas. Ok, nākamais ir grenadīns. Grenadīna sirups. Grenadīna sirupā es vēl nekad neesmu redzējis, ka kāds krāso olas. Pieliešu nedaudz etiķi, skābumiņam. Es ūdeni, lai olas ir zem grenadīna. Ok, nākamais būs vietas. Droši vien to priekšautu man vajadzēja uzvilkt nedaudz ātrāk. Nākamais man šeit ir sinepes. Kāds vispār ir dzirdējis par olu krāsošanu sinepēs? Es šim īsti neuzticos, tāpēc pamēģināšu tikai vienu olu. Man vispār nav jausmas, kā iekrāsot olas sinepēs, tāpēc es vienkārši šeit apmaisīšu vienu olu. Viņa vēl ir nedaudz silta kopš varīšanās sinepēs. Un redzēsim, kas notiks. Tālāk man ir melliņa ievārījums. Man pat viņa nedaudz ir žēl izmantot, jo man... Melliņa ievārījums, tik ļoti garšo. Es viņu samaisīju, jo viņš ir tāds saricējis nedaudz. Vienu no olam ieplīsa, bet tas jau nekas. Tas izstāsta tik smuki. Es ceru, ka viņas kaut nedaudz iegūst to krāsu. Viņas dzīvē izstāsta tik spīdīgas, tik labi. Tālāk man ir 3 garšvielas. Īstenībā 2 garšvielas. Ir asā paprika, ir sinepju pulveris un ir citronskābe. Citronskābe ir vienkārši... Citronskābe neiekrāsos, tas vienkārši ir etiķa vietā izmantojama lieta. Bet šiem visiem es darīšu savādāk. Es šiem pamēģināšu olas izvārīt tieši uzreiz krāsvielā un ļaušu viņām atdzest. Pastīsimies, kā tas strādās. Es domāju, ka ar vienu pats viņa nepietiks, tāpēc pievienošu vēl vienu. Desmit minūtes ir pagājušas. Olām vajadzētu būt izvārītām.
Un īsti neizstāsta, ka viņas ir mainījušas krāsas, varbūt bišķi tumšākas ir, bet es viņas atstāšu pa nakti, tajā pašā šķidrumā redzēsim, kas notiks. Ok, man palika vairs tikai 2. Nākamās es uztaisīšu asās paprikas, bet asajai paprikai ir viena lieta, ka visa māja smaržos pēc asās paprikas, visa māja būs pēc čilī, tāpēc es iesaku ieslēgt ventilatoru un atvērt logus. Ok, tas bija pirmspēdējais, un tagad es taisīšu pēdējo, kas būs kanēlī. Ok, es esmu visas olas sakrāsojis. Tagad atstāsim tās līdz rītdienai, un rītdien skatīsimies, cik labi tās ir iekrāsojušās. Ir nākamā diena, ir 10:00 no rīta, un ir laiks paskatīties, kā mums sanāca nokrāsot olas. Šīs ir sinepēs krāsotās, sinepī pulverī krāsotās, un viņas smaržo kā krievu sinepes, tā tiešām stipra sinepjaina smarža. Pirmās olas neizdevās. Sinepju pulveris devā pilnīgi neko. Šīs nākamās ir taisītas bietās. Man jau šķiet, ka izstāsta smuki. Es domāju, ka šī būs visstiprākā no visām marinādām. Es teiktu, ka ir labi. Es pamēģināšu noskalot. Tur redzēt, ir diezgan smuki rozīgas, ir nedaudz raksts, un re, kur ir tā zona, kur viņa bija ārpus. Teiktu, diezgan smuki izskatās. Šī ļoti smuka. Te ir nedaudz ieplīsis uz iekšu, bet tas, man liekas, padara visu vēl tikai smukāku. Kur var redzēt olas melliņu marinādē, un viņas ļoti spīdīgas. Man šķiet, ka šīs izdosies ļoti smukas. Tur ir tā kārtiņa. Tā kārtiņa neturās virsū. Tas ir žēl, jo viņi izstāsta ļoti smuki. Es viņu noplēšu. Šī ola izskatās kā mākslas darbs, pasties. Kā dinozauru ola kaut kāda. Es negaidīju, man likās, ka tur būs kāda cita spilgtāka krāsa. Izstās vienkārši lieliski, tāda pelēcīga, varbūt nedaudz zilgana. Ok, šīs nākamās olas ir grenadīna sirupā taisīts. Un pagaidām, vismaz cik es skatos, viņas izstās ļoti dīvaini, ļoti interesanti izskatās. Es pirmo reizi mūžā, ko tādu esmu redzējis. Tie ir tā kā burbulīši izveidojušies. Es īsti nesaprotu. Šīm olām ir baigais plus. Viņas smaržo vienkārši dievišķīgi. Nu, tiešām ļoti labi smaržo. Wow! Es nezināju, ka kas tāds ir iespējams. Šīs olas ir no asās paprikas. Ok, šeit kaut kāda krāsa ir nedaudz parādījusies. Tādas brūnīgas, bēšīgas un smaržo pēc paprikas. Ja, tūlīt nosasināsim, redzēsim, cerams, ka kaut kas paliks pāri. Šīs izstās arī tīri, ok? Varbūt nedaudz garlaicīgāk, bet var redzēt, ka ir nokrāsojušās. Droši vien, ja būtu izmantojis tīri baltas olas, būtu smukāk. Okay, atstāsim šīs olas nožūt, skatāmies nākamās. Ok, tālāk man ir skābenēs krāsotās olas. Kāda krāsa nedaudz ir, es tūlīt noskalošu. Un rezultāts ir šāds. Ir zaļa, tad tumša, tad tā kā purva, sūnu, tumši zaļa. Un es gandrīz aizmirstu, man bija arī otrs variants ar skābenēs. Šeit es nelēju ūdeni, bet es pielēju etiķi. Šī ola arī ir ok, bet tās skābenes nedaudz piekalta klāt. Neizskatās tik labi. Tāpēc, ja tu taisi olas skābenēs, tad nelēju etiķi, vienkārši pielēju bišķīt vairāk ūdeni. Šī pavisam labi izskatās. Šreka ola. Pēdējā ola ir tā, ko es atstāju vienkārši krievu sinepēs. Tās sinepes ir piekaltušas. Es negaidīju, es vispār negaidīju, ka šeit parādīsies jebkāda veida krāsa. Tu pastīsimies. Jā, es to olu mēģināju noskalot un viņa saplīsa. Bet krāsa nav nekāda. Varbūt tās pat palika tikai gaišāka. Tāpēc, jā, sinepī pulverī un sinepēs īsti nestrādā. Ok, un šīs ir pēdējās olas. Šīs ir kanēlī. Es vārīju tās kanēļu ūdenī. Un nedaudz kaut kāds rakstiņš ir, tūlīt noskalosim. Tās olas no sākuma bija diezgan gaišas, bet tagad mēs esam ieguvuši tādu nelielu rakstiņu un tādu brūnu krāsu. Tagad es pamēģināšu visas no olām apsmērēt ar nedaudz eļļu, un tās eļļa padarīs tās nedaudz spīdīgākas un palīdzēs tai krāsai nedaudz vairāk noturēties. Un pastīsimies, kādi būs rezultāti tad. Šī skābeņu ola pat nedaudz zeltēni izskatās. Ir smuki.
Liels paldies, ja tu noskatījies video tik tālu. Es tiešām ļoti novērtēju, tas palīdz man turpināt veidot šādus video. Ja tu vēlies redzēt, šeit ir olas, kā tās izskatās pēc, es teiksim, pāris stundām. Šīs grenadīnā smukākais, tie burbulīši nedaudz samazinājās, bet vēl joprojām vienai no viņām ir, bet otrai tie ir nedaudz pazuduši, bet tur apakšā parādās tāda, parādās tāda zilgana krāsa. Jā, ieraksti komentārā, kas tevi pārsteidza un kura olu krāsošanas metode tev likās visinteresantākā?